Man, diemžēl, nācās pierakstīt to, ko es gribēju pateikt, bet, nu, katrā ziņā, jā, mīļie draugi, te ir varbūt neierasti, bet mazliet nopietnas informācijas. Kā jau daudz no jums zina, es ilgu laiku jau darbojos ar tādu projektu kā joki.tk, bet tā nopietni es esmu sācis ar šo pasākumu darboties tikai tagad un taisos to attīstīt, nu, vismaz mēģināt attīstīt kā jauku izklaides vietu priekš draugiem. Principā, ja viss ies baigi labi, tad plānā ir novembra sākumā pāriet uz LV domēnu. Precīzāk, adrese būs www.jokojam.lv. Domēnu vārds jau ir piereģistrēts, bet pagaidām, nu, man liekas, vajag uzbūvēt vispirms pilnībā pašu vietni, teiksim, un tad jau pāriet uz nopietnu domēnu vārdu, teiksim tā. Uzreiz vēlos godīgi pateikt, ka vismaz tuvākajā nākotnē man nav pilnīgi nekāda plāna pelnīt kaut kādu naudu ar to vai kā, un vienīgā reklāma, teiksim, ko jūs redzat, ja, kas ir galvenās lapas augšdaļā, tas ir baneru apmaiņas projekts, tas ir vienkārši, lai es varētu savu baneru izvietot citās vietās bez maksas, tad man, lūk, ir vajadzīgs šis viens baners, bet arī ar to es naudu nekādu nepelnu. Nu jā, principā vispār gribās vienkārši uztaisīt kaut ko foršu. Katrā ziņā pats galvenais, ko es gribēju tagad pateikt. Lai arī es izmantoju jau gatavu platformu, darbs ir jāiegulda, nu, diezgan apjomīgs, un tādēļ es lūdzu visu jūsu palīdzību. Palīdzību šī projekta īstenošanai. Pats es taisos ieguldīt visu savu brīvo laiku un, nu jā, un strādāt ar viņu tik, cik es vispār varēšu, jā. No jums pirmkārt man vajag, nu, protams, pirmkārt man vajag idejas. Vai ne? Varbūt ir idejas, vajadzētu izmainīt dizainu, varbūt kādam ir idejas, teiksim, kur var dabūt gatavu platformu, kas nav tik pierasta, varbūt, teiksim, kā UKOS, ja? Varbūt kādam jau ir gatava platforma un viņš ir ar mieru, teiksim, noziedot viņu, vai ne? Nu, katrā ziņā idejas vispār par saiti, gan vizuālo, gan saturu, gan, principā, visas idejas. Un, jā, idejas var rakstīt man Facebookā, teiksim, uz personīgo ziņu, ja? Vai arī var te pateiksim lejā atstāt komentāros, ja? Visas adekvātās idejas es apsolu, nesolu, kad uzreiz, bet apsolu, ka pilnīgi visas adekvātās idejas es īstenošu. Lūk. Otrkārt, kas man ir vajadzīgs pagaidām, kamēr es esmu izvietojis lapu UKOS sistēmā, tad būtu forši, ja būtu kāds, kam jau ir bijusi saskara, kaut vai minimāla saskara ar UKOS vadības sistēmu, un kurš būtu ar mieru, teiksim, brīvajā laikā to pasākumu tā kā moderēt. Nu, skatīties, lai tur nav, teiksim, viesgrāmatā kaut kāda spama reklāma vai čatā, lai nenotiek, nu, kaut kāds mēsls. Ja? Teiksim, nu, kas būtu ar mieru pamoderēt visu to pasākumu un vienalga, vai tad, kad manis nav, vai arī ar mani kopā, ja? Nu, teiksim, to jau var sarunāt sīkāk personiskajā sarakstē. Teiksim, ja kādam ir vēlēšanās ieguldīt arī mazliet, teiksim, savu darbu kaut kādu, ja, un izveidot kaut ko ritīgi Uber krūt, kas varbūt kaut kad arī par kaut ko attīstīsies, un varbūt kādreiz tieši tev būs forša sajūta par to, kad pasākumā ir ieguldīta daļa no tevis un ka tu esi ar to saistīts. Treškārt, kas ir ļoti svarīgi, kas man ir vajadzīgs cilvēks, kas zina, kā bez maksas vai par kaut kādām Uber minimālām samaksām var izreklamēt lapu Latvijas interneta vidē. Teiksim, banneru apmaiņas programmas, ja es, teiksim, vienīgā, ko es pagaidām izmantoju, tā ir saucamais 468x60.lv, bet iespējams, kad ir labāki varianti, un ja kāds zina, teiksim, kā var izreklamēties tiešām Latvijas internetu vidē, nu, principā es gribu dzirdēt visas reklāmas, ja? Nu, visas idejas, teiksim, kas jums ir, visu, ko jūs varat, pat vistrakāko, es nezinu, vaiprātīgāko, ko jūs varat iedomāties, man tiešām noderētu viss. Jā, tāpēc, ka, nu, nekad nevar zināt tiešām, kas nostrādās. Varbūt tavu, teiksim, visdulākā ideja, es nezinu, tur, nu, līdz vājprātām plikai meitnei internetā uz dibenu uzrakstīt adresu, vai, nu, es nezinu, īstāk sakot, visas idejas ir vajadzīgas, kas ir,
Ja ideja ir galīgi traka, tad droši vien, kad labāk sūtīt man atkal ir personīgajā, teiksim, vēstulē, Facebookā, nu, vai arī var atkal tepat lejā komentārā atstāt, es noteikti lasīšu visus komentārus. Un ļoti, ļoti novērtēšu arī jūsu palīdzību. Nu, un, protams, es arī gribu zināt visu, un ar to es, nu, tiešām domāju visu, teiksim, ko jūs vēlētos redzēt mūsu kopīgajā vietnē, teiksim, kāda tipa informācija, kas būtu saistoši. Es tagad domāju par to, vai vajag vai nevajag ievietot flash spēles, Pagaidām tas čats, kas tur ir, viņš ir tāds, ka viņš pats neatjaunojās, Teiksim, ja jūs ierakst kaut ko čatā un gaidat atbildi, tad ir jāuztais refresh lapai. Man interesē doma, vai ir vajadzīgs ievietot tādu dzīvo čatu, kas ir, kas visu laiku darās. Nu, un principā, visas idejas, ko jūs mūsu vietnē, varbūt kādreiz tuvākā nākotnē, nu ne tuvākā, bet tālākā nākotnē, varbūt kādreiz tas arī kļūs par portālu, teiksim, mūsu kopējā nākotnes portālā. Vēlties redzēt visu, ko jūs vēlties redzēt, visas idejas. Es ļoti gribu zināt, un atkal, protams, tās var atstāt tepat komentāros apakšā, un es, kā jau es teicu, es visus komentārus izlasīšu. Tā, nu, laikam pa lielam tas arī, postskriptum es vēl gribēju pateikt, kad tuvākajā laikā būs arī ir plānā viens ļoti interesants konkurss, tieši Facebook grupā joks.tk, tieši Facebook grupā, būs konkurss un ar, es pateiktu, ļoti vērtīgu balvu. Balva tiešām būs uberkrūta, un es tagad, teiksim, galvenā balva jau ir izdomāta, vienīgais, gribu arī kaut kādas veicināšanas balvas, teiksim, pievienot, un līdz ar to par to tad ir mazliet jāpadomā, bet tuvākajā laikā sekojiet līdzi informācijai grupā, būs arī Uber konkurss. Tā, nu, tagad gan laikam ir viss, tā kā ar cieņu jūsu Labs Kumiņš. Čau!